lai katram rastos vēlme kaut ko darīt un īstenot savas idejas, un par savām idejām vai darbiem nebūtu kauns no citiem. Tātad darīt to no visas sirds un no savām sajūtām. Un ja vēlaties pamēģināt savu spēku televīzijā, tas ir smēķis. Tad jums noteikti ir jāmeklē jaunieši, kas jums piedāvās to iespēju. Varēsiet pamēģināt pastrādāt ar visādām lietām, nomēģināt savu spēku sižetu veidošanā, un jo oriģinālāk sižetu, jo lielāka iespēja, ka jūs kāds ieraudzīs, jo mūsu aktīvajā laikmetā, kad internets ir katram telefonā līdzi, vai ne? Ar kaut ko izcelties, lai skatās tieši tevi, ir ļoti grūti, un ir jābūt pietiekami vai nu gudram, vai nu bezkaunīgam, lai lektu šī nišā. Bet no personīgās pieredzes mēs varam pateikt, ka vienmēr ir vērts mēģināt, jo Tukumā kādreiz nebija mojito, tagad ir mojito. Un arī Jelgavā ir mojito. Tagad ir vēl viens mojito, jā. Neviens nekad nevar paredzēt, kurā mirklī pavērsīsies viss tā, kā jūs to vēlaties. Tā kā jūs esat pietiekami bezkaunīgi, un man liekas, tas ir īstais vārds, lai nodarbotos ar televīziju, pietiekami godkārīgi un arī strādāt griboši. Jā, un vēlaties būt īsti profesionāļi. Nevēdaties, nāciet, filmējiet, intervējiet cilvēkus, plēsiet sev matus un arī citiem matus, lai tas viss ir nenormāli aizraujoši skatām un interesants.